Man ir kauns iet ārā ar savu bērnu. Mēs aizējam ciemos, un viņš visu laiku uzbāžās. Viņš nemitīgi iejaucās tad, kad mēs runājam, un visu laiku grib, lai mēs klausamies. Es tiešām nezinu, ko darīt. Es gribu iziet ārā cilvēkos, bet viņš vienmēr visiem uzbāžās. Kā jūs iepriekš runājat ar savu bērnu, kad šādas situācijas rodas? Es viņam jau stāstu, ka viņam ir jāpagaida, viņš nedrīkst tā iejaukties. Ārkārtīgi svarīgi ir, ka viņš izprot, kādas ir robežas un ka viņš spēj tās arī ievērot. Bet kā man atrisināt šo situāciju? Sākotnēji ir jāsaprot, kāpēc rodas šīs situācijas tik bieži, un šeit ir jāskatās, kā jūs ikdienā savā ģimenē runājat viens ar otru. Šitais izklausās labi, es tūlītās un vajag pierakstīt. Piemēram, tad, kad jūs sarunājaties ar partneri vai bērns, tad, kad viņš vēlas kaut ko teikt, uzreiz viņam pievērš uzmanību, vai, piemēram, jūs arī pasakiet, kad mēs tūlītās beigsim sarunu, un tad tu varēsi pastāstīt to, ko tu vēlies. Jo šādā veidā bērns iemācās, ka nevar visu laiku iejaukties un ka ir arī jāpagaida. Un ja ģimenē šādi tiek piekopts, ka bērnam tiek mācītas robežas šādā veidā, bet bērns vēl joprojām ļoti mēdz būt uzbāzīgs, tad nākamais būtu tādās reālās situācijas, tieši tajā brīdī, kad tas notiek, tad bērnam parādīt, kas tajā brīdī notiek un kāpēc viņa uzvedība nav šajā brīdī vēlama. Ļoti paldies! Man tiešām noderēs šie ieteikumi.